Jūs droši vien esat dzirdējuši to statistiku, ka 70 līdz 80% traderi zaudē naudu. Protams, aiziet uz jebkuru brokeru mājaslapu, paskatieties apakšā disclaimer un tur teikts, ka tradings ietver sevi riskus, un ja jūs nesaprotat šo risku, jūs zaudēsiet naudu, jo 70 līdz 80% traderi zaudē naudu. Vai tā ir patiesība? Es domāju, ka tā ir patiesība, un īstenībā statistika vēl varētu būt pat daudz sliktāka. Bet jautājums ir, vai tas nozīmē to, ka ar tradingu nav iespējams pelnīt? Tas īstenībā nav nemaz tik viegli atbildāms jautājums, jo redziet, kur ir fakts. Pirmkārt, jā, lielākā daļa retail traderu īstenībā zaudē naudu. Es tam pilnībā piekrītu, un tā ir realitāte. Bet vēsturiski tie, kas finanšu tirgos ir visvairāk nopelnījuši, ir bijuši tieši spekulanti un traderi un visi tie, kas iegulda, teiksim tā, ne pēc klasiskās ieguldīšanas pieejas. Un te ir tas pats paradoks, kad visgudrākie prāti ar vislielākajiem resursiem īstenībā ir traderi, un vislielākie āži arī ir traderi. Tāpēc, kur tad ir tā patiesība un vai vispār te kaut ko var izdarīt? Tāpēc atbildu uz šo jautājumu ir tāda neviennozīmīga. Jā, var, bet absolūti ne pēc tam pieejam, kā strādā absolūti lielākais vairums traderi. Un kur tad tās starpības slēpjas? Īstenībā te var vilkt paralēls ar to pašu ieguldīšanu. Es arī uzskatu, ka lielākā daļa investoru amatieri arī zaudē naudu. Un ne tāpēc, ka tirgus ir ārkārtīgi grūti pārspēt vai ir ārkārtīgi grūti ieguldīt vai treidot, bet tāpēc, ka lielākā daļa īstenībā nemaz nesaprot, ko viņi dara. Vai jums vispār ir nomērīta, objektīva tradinga sistēma vai ieguldīšanas sistēma, kā jūs skatāties tirgu? Vai jums ir 10-15 faktu un jautājumu kopums, uz kuriem jūs jāatbild pirms vispār jūs sākat strādāt finanšu tirgos? Vai jūs vispār saprotiet tos produktus, ar kuriem jūs strādājat, un kāds ir risks vai potenciālais iegūmus strādājot ar konkrētiem produktiem? Vienalga, vai tas ir forex, tur izēvielas, akcijas vai kripto, nav starpības. Ja jums nebūs pareizes pieejas un nesapratīsiet tos pašus produktus, jūs viennozīmīgi zaudēsiet naudu. Un tur ir tā problēma. Es uzskatu, ka ne pašos tirgos, ne pašos tradingos vai arī brokeros ir problēma, bet tajā, ka cilvēki vispār neapzinās, ko viņi dara, jo viņiem ir tāda pārliecība, ka uz to var tikpat vienkārši nopelnīt kā kaut kādā totalizatorā. Totalizatorā īstenībā arī, un totalizatorā gan īstenībā 100% nevar nopelnīt, jo totalizatora varbūtības ir tā izveidotas, kad ja vien jūs pats nesarunājat spēles vai kaut ko tādu, jūs diezgan droši zaudēsiet, bet tā kā tur ir salikts spredi, un cilvēki nemaz to nezina. Bet tradingā šī starpība ir tajā, ka jūs tos spredus varat, teiksim tā, kontrolēt un izveidot pats. Citiem vārdiem sakot, izveidojot labu ieguldīšanas un trading stratēģiju, jūs tirgu varat pārspēt, bet lielākā daļa to nedara. Un tagad, bez baigās liekvārdības, es pateikšu pāris galvenās lietas, kas tam ir pamatā. Bez tā, ka nav nojēgas par to, kāda ir finanšu produkta un kāds ir finanšu produktu risks, un tajā, ka vispār nav nevienam nekādas stratēģijas, to jau es pieminēju. Bet tālāk, traderi lielākoties nesaprot to, ka nevis tas, vai jūs mākat prognozēt tirgu un cik reizi jūs esat pareizs jums nopelnījis, bet tieši tas, cik jūs nopelnat, kad jums ir taisnība un cik jūs zaudējat. Kad jūs zaudējat, noteiks to, cik veiksmīgs jūs būsiet. Citiem vārdiem sakot, jums var būt 10 vai 100 treidi, un jūs varat būt pareizs 90-95% gadījumā. Piemēram, 10 treidiem jūs esat pareizs 9 reizēs. Bet ja tajā nākošajā vienā treidā jūs pazaudēsiet visu, kas bija iepriekšējās 9 reizēs nopelnīts, tas nozīmē to, ka no tās visas prognozes nebija vispār nekādas jēgas. Bet, ja mēs to apgriežam pretēji, un ja mēs esam nepareizi 9 reizēs no 10, bet mums ir viens izcils treids, mēs varam pelnīt ļoti labi, pat esot pareizi 10% gadījumu. Un tāpēc vislielākā starpība ir tajā, cik jūs nopelnat, kad jums ir peļņa, un cik jūs zaudējat, kad jums ir zaudējumi. Citiem vārdiem sakot, cut your losses and let your profits run ir pats svarīgākais, kas ir jāsaprot tradingā. Nevis tas, ko jūs zināt vai nezināt par to, kas tur notiks ar naftu, ar akciju indeksiem, ar bitcoinu vispār. Tas vispār neko neizsaka. Starpība būs tā, kā jūs maksimizēsiet peļņu un minimizēsiet zaudējumus. Un ja jūs veltīt 95% uzmanības tikai šim vienam jautājumam, jūs pirmkārt saprast to, ka 90% trade, ko jūs ņemat, jums vispār nevajadzētu treidot, un jums būtu jābūt pilnīgi citam mindsetam, jeb skatam uz finanšu tirgiem. Un tad arī daudzas problēmas atrisinātos. Citi saprast to, ka viņiem vispār nav jātreido, un tie, kas treidot ar tādām vidējām sekmēm, to darīt 10 reizes labāk. Un tā kā jūs to sapratīsiet, tad ir nākošais solis, kad jūs fokusēsiet arī nākošo visu laiku uz to, cik daudz jūs riskēsiet. Jo jums var būt identiska stratēģija, bet ja jūs riskēsiet
0,5% jūsu darījumā vai 10% darījumā, jums būs milzīga starpība, ja jūs sareitināsiet nākošos 10-20 treidus uz priekšu. Atkal iedomājieties stratēģiju. Mums ir 50 treidi. Mēs nekad nezinām, kurš no tiem treidiem būs plusos un kurš būs mīnusos. Un ja mums ir 50 treidi, mēs ļoti labi zinām to, ka varbūt 4-5 treidi mīnusā. Bet ja jūs riskējat 10% ja jūs riskējat 10% katrā darījumā, jūs 5 treidos varat zaudēt 50% kapitāla. Un pat ja nākošie 45 būtu plusos, jūs tāpat būtu iznīcinājis savu stratēģiju, vienkārši nejēdzot pareizi riskēt. Un tam arī nav nekāda sakarā to, ko dara jūsu brokers, kas ir ar Bitcoin, kas ir ar centrālajām bankām vispār. Bet tas ir 100% jūsu kontrole. Cik daudz jūs riskējat katrā darījumā, ir 100% jūsu kontrole un jūsu atbildība. Tāpēc iemācieties saprast to, ka tirgiem nav pilnīgi nekāda sakara ne ar jums, ne ar jūsu veiksmi, ne ar jūsu spēju pelnīt, ne ar kaut ko tam līdzīgu. Tam ir 100% sakarība ar to, kā jūs reaģējat uz tirgiem, cik labi jūs mākat minimizēt savus zaudējumus, maksimizēt savu peļņu un to, cik daudz jūs riskējat. Šīs divas lietas sapratīsiet un fokusēsieties tikai uz to, tad jums būs pavisam citi vārti, pavisam citas iespējas uz tradingu. Tāpēc atbildot uz manu sākotnējo jautājumu, vai tradingu ir iespējams nopelnīt, es uzskatu, ka jā, bet jums jābūt pilnīgi citam skatījumam. Jums nevajadzētu veikt banālas, trulus un abrīnojumu vienkāršas un stulbas stratēģijas, kādas dara 99% traderi, jo tad jūs 100% zaudēsiet naudu. Bet iemācieties saprast to, ka profesionāli makrotraderi, kas vēsturiski ir bijuši daudz veiksmīgāki traderi nekā tie, kas iegulda S&P 500, ir simtiem piemēru par to mēs parunāsim vēlāk. Viņi jums visi pateiks, ka jums ir jāpelna no lieliem trendiem, un tie lielie trendi ir jāmaksimizē tad, kad jums ir iespēja, respektīvi, nopelnēt ļoti daudz par jūsu sākotnējo risku, kad jums nekas neiet, minimizēt risku, tas, ko es teicu visu iepriekšējo reizi, kontrolēt risku, maksimizēt peļņu, minimizēt zaudējumus. Tā ir tā visa pamat pieeja. Un jums nav jādomā par to, kas būs pēc pusgada, kas būs pēc gada. Ja jūs pietiekoši plaši skatīsieties uz globāliem tirgiem, iespējas būs vienmēr. Jūsu triks ir viņus izmantot, nevis viņus prognozēt. Tāpēc tas ir vissvarīgākais, un tas, es uzskatu, pamatā atšķir uzvarētājus no zaudētājiem tradingā un arī ieguldīšanā un citur finanšu tirgos ir nevis tas, ka viņi ir apsēsti ar to, kāda ir nākošā prognoze tur pēc tehniskās vai fundamentālās analīzes, un kas būs labi un kas būs slikti un ko darīt un ko nedarīt. Nē, tās ir muļķības. 100% ir jāfokusējas uz sevi, uz to, kā jūs reaģējat, uz to, kas notiks finanšu tirgos, nevis jācenšas nokamt katrs gabals, ko vien var. Ir iespējas, kas jāplēš garām, ir iespējas, kas jāizmanto. Reizes, kad neiet, jāiztais ciet visu darījumu, nekas nav jādara. Reizes, kad iet visu jūsu virzienā, varbūt pat jāplielina risks un jāatcerās to, ka tā var būt viena iespēja pāris gados, kas ir 100% jāņem. Vienmēr jākontrolē risks, vienmēr jāsaprot to, kas notiks, ja jūs neko nezināt un nesaprotat, un tā arī viss ir jādara. Nākošajās video mēs paskatīsimies arī no tiem pašiem vēsturiskiem piemēriem, kur mēs redzēsim, ka tie, kas pelna gadu desmitiem, tradingā ar gadu desmitiem, tie tieši to arī teiks. Neprognozējiet tirgu, bet maksimizējiet jūsu peļņu, minimizējiet zaudējumu, menedžējiet risku, atcerieties to, ka jebkas var notikt. Tik banāli vienkārši. Nevis domājiet, ka jaunās AI tehnoloģijas ar kaut kādiem AI rīkiem jums iemācīs prognozēt tirgu. Tāpēc tāds mans ieteikums retail traderiem. Atcerieties, tāds statistika par zaudējušiem traderiem ir tieši tāda, kā viņi raksta, vai varbūt pat sliktāk. Un ja jūs vienkārši primitīvi ieguldīsiet pēc banālas tehniskās analīzes metodas, ne par ko citu nedomājat, jūs būsiet turpat, kur pārējie traderi, respektīvi zaudēsiet naudu. Bet ja jūs tā vietā sāksiet mazāk fokusēties uz tirgu prognozes, bet domāt par pirmkārt un galvenokārt riska menedžmentu, to, ka jūs nemākat prognozēt tirgu un tas traderim nav vajadzīgs, bet tā vietā jums ir jāminimizē savi zaudējumi un jāmaksimizē peļņa, tas ir jūsu skatījums, uz ko ir jāfokusējās, un tam jābūt 90% jūsu uzmanības. Un, ja jūs uz to tā skatīsieties, jūs iespējams daudz ko sāksiet pārdomāt par tradingu, daudz ko pārdomāt, ko darīt vai ko nedarīt, varbūt pat pārtrauksiet viņu darīt kādu laiku, kas pat būtu daudzos gadījumos ļoti labi, un iedosiet tādu pilnīgi jaunu skatījumu uz to, kā jūs skatāties uz finanšu tirgiem. Tas ir labākais, ko jūs varat izdarīt. Un, ja jūs esat jauns, tas vispār ir perfekti, tāpēc, ka jūs tikko sākāt, un jums būs tā iespēja no tukšas lapas, no sākuma pastīties uz to, kā to visu darīt. Tāpēc iesim citos video tālāk, pastīsimies, kādas ir tās pašas metodas, kuras var pārspēt tirgu un kuras ir labas retail traderiem. Bet galvenais - apgūstiet šos pamatus, šos fundamentus uz to, kā uz viņiem būtu jāskatās, nevis, ka būtu jāatdzinās pēc kaut kādas vieglas vai ātras naudas. Tiekamies vēlāk.